Vēlos jums izstāstīt veiksmes stāstu, ar kur padalījās man meitene Kristiāna no Rumānijas. Meitene, kur pirms 2 gadiem nezināja, kas ir čogani. Kristiāna pirms 2 gadiem pati strādāja par grāmatvedi privātā uzņēmumā. Darbs esot bijis jauks, bet ne līdz galam, kas viņai patiktu. Viņa nolēma uzsākt kaut ko jaunu un lai būtu lielāka peļņa. Kristiāna ar māsas starpniecību atrada čogani kompāniju un saprata to, ka uzreiz vēloties šajā biznesā iestāties, nezinot neko par šo pašu biznesu un ne par tīkla mārketingu, kā tajā strādāt. Kad viņa saprata tīkla mārketinga plānu un to, ka šeit var nopelnīt, viņas motivācija bija strādāt un pierādīt visiem, ka šeit tik tiešām var nopelnīt. Un viņa pēc 1 un 8 mēnešiem aizgāja prom no grāmatvedības, saprastama to, ka čogani kompānijā viņa nopelno 10 reizes vairāk. Un kā viņai tas ir izdarījies, viņa sevi motivēja, kā viņa strādāja, mācījās, apmeklēja zūmus, protams, gāja grūti, bet viņas. Un Kristiāna pa sevi ļoti lepojās, jo ir sasniegusi emeralda kvalifikācijas posmu, un viņa virzās joprojām vēl uz priekšu un ir kļuvusi par komandu lielai komandai 850 cilvēkiem.